Esiet sveicināti laika ziņās. Šajās dienās Latvijā laikapstākļus nosaka ciklonu darbība, tādēļ debesis bieži aizklāja mākoņu un daudz vietie nes arī nokrišņus. Šodien visvairāk līdz Daugavpils pusē. Gaisa temperatūra savukārt paaugstinājās līdz +16, +20 grādiem, un ciklonu ietekmi izjutīsim vēl arī turpmākajās dienās. Nokrišņu būs daudz un tādēļ spēkā arī brīdinājumi. Bet vēl aplūkosim, kāds laiks ir gaidāms citvietē Eiropā. Atēnās rīt gaisa sakarsīs līdz +31 grādam un tur spoži spīdēs saule. Arī Romā nokrišņi nav gaidāmi, tur +30 grādus karsts. Lietains laiks Lisabonā, tur maksimālā gaisa temperatūra +24 grādi, Madridē +35 grādus karsts, Marseļā +27 grādi un saulains laiks. Gaisa temperatūra Londonā paaugstināsies līdz +29 grādiem, Berlīnē līs tur tikai +23 grādi, un Eiropas ziemeļos arī šobrīd laikapstākļus nosaka ciklona darbība, tādēļ līdzīgi kā pie mums, arī tur daudz viet gaidāms lietus. Šajā naktī un rīt dienā mākoņu lietu atnesīs daudz viet Latvijā, tomēr valsts centrālajā, kā arī austrumu daļā ir gaidāmas stipras, vietām pat ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Nokrišņu ietekmē šajā nedēļā arī upēs celsies ūdens līmenis. Nakts būs mākoņaina, nokrišņiem bagāta, vējš gan vēl saglabāsies itin lēns, tādēļ atsevišķos reģionos uz mirkli var sabiezēt migla. Gaisa temperatūra šonakt +13, +17 grādi. Rītdienā gaiss iesils līdz +15, +20 grādiem, vēl siltāks būs Latgalē. Tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20, +24 grādiem. Un arī dienā daudz viet ir gaidāms lietus, valsts vidienē, kā arī austrumos, tas būs stiprs un var ducināt arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī būs ap +14, +15 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies tikai līdz +15, +16 grādu atzīmē. Un arī galvaspilsētā ik pa laikam gaidāms lietus, laiks būs mākoņains, bet dienā iespējams arī pērkona negaiss. Un kā rīt, tā arī vēl turpmākajās dienās aicināšu ikvienu sakot līdz aktuālajai brīdinājuma informācijai, jo arī piekdien Latvijā nokrišņu būs daudz un atkal visvairāk līs valsts vidienē, kā arī austrumos. Naktī uz piekdienu +14, +18 grādi, dienā valsts lielākajā daļā +21, +26 grādi. Piekdien arī būs jūtams brāzmaināks vējš, vēja brāzmas līdz 15–19 metriem sekundē. Un jāņem vērā, ka arī negaisa laikā iespējams krasākas un vēl spēcīgākas vēja brāzmas, kas sev līdz var nest postījumus. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu +13, +17 grādi, sestdienas naktī vēl daudz viet gaidāms lietus un negaiss. Gaisa temperatūra dienā savukārt +18, +24 grādi, un dienā nokrišņu jau būs mazāk, debesis vairāk skaidrosies, un prognozes liecina, ka arī svētdien Latvijā nokrišņu kopumā būs mazāk un laiks kļūs arī siltāks. Šobrīd laika ziņās tas viss, palieciet kopā ar Latvijas televīziju.